No maija Jelgavā norisinās gardēžu akcija atklāja pašmāju garšas noslēpumus. Tās ideja ir parādīt, ka gardus ēdienus var pagatavot no produktiem, kas audzēti Zemgales reģionā. Sadarbojoties ar vietējiem ražotājiem, akcijas ietvaros tapuši gardi un mūsdienīgi ēdieni, ko Jelgavā var nobaudīt restorānā La Tour de Marie, Bistro Silva, bārā restorānā Plate, ģimenes restorānā Hercogs un Krodziņā istaba. Piena, maizes un medus svētkos Jelgavas reģionālais turisma centrs organizēja ekskursiju atklāja pašmāju garšas noslēpumus, kuras laikā ik viens varēja apmeklēt 3 ēdināšanas uzņēmumus un nogaršot akcijas vasaras sezonas piedāvājumu. Lielākus un mazākus apmeklētājus vienmēr ciemos gaida Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis, lai iepazītu interaktīvās ekspozīcijas un apskatītu pilsētas panorāmu no skatu laukuma. Bet 27. septembrī 12. gaidot Miķeļdienu tornī notiks izzinoša radošā nodarbība Rudentiņš bagāts vīrs, kur varēs veidot ziedu pušķus no rudens veltēm. 27. septembrī starptautiski tiek atzīmēta Pasaules turisma diena, kas saistās ar vasaras turisma sezonas noslēgumu un rudens sezonas sākumu. Atzīmējot šo dienu 25. septembrī 18. Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī notiks tematiskais turisma vakars Nameisis Daugavas ekspedīcija. Šajā reizē ik viens varēs uzzināt par vikingu lielaivas Nameisis komandas piedzīvoto mēnesi garā ekspedīcijā pa Daugavu. Līdz pat 11. novembrim Jelgavā ir iespējams doties izbraukumos ar vikingu lielaivu Nameisis un izbaudīt Lielupes un Driksas ainavas, klausoties gida stāstījumā par Jelgavas jaunumiem, vēsturi un ievērojamākajām vietām. Pasaules turisma dienā 27. septembrī Jelgavas reģionālais turisma centrs aicina uzzināt vairāk par vienu no turisma dzinējspēkiem – dzelzceļu. Interesanti varēs apmeklēt Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīciju, kā arī doties uz Jelgavas depo, lai apskatītu tvaika lokomotīvu un vēsturiskos vagonus. Līdz 15. oktobrim aicinām ikvienu iesaistīties akcijā Brīvdienu maršruts uz Zemgales laukiem un apmeklēt vairākas bērniem draudzīgas saimniecības un apskates vietas. Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torni, atpūtas kompleksu Viesulīča ar brīvdabas atrakcijām, mini zoo lauku sēta, kur dzīvo dažādi pundurdzīvnieciņi, doties ciemos pie kaziņām saimniecībā Līcīša un nobaudīt kazas sieru, atpūties aktīvi kempingā Labirinti un ielūkoties trušu pilsētiņā, kur mājo ļoti daudz dažādu trušu. Skolēniem un skolotājiem ir sagatavoti īpaši piedāvājumi rudens ekskursijām pa Jelgavu un apkārtni. Informatīvajā materiālā ar klasi ekskursijā uz Jelgavu apkopotas ekskursiju idejas, lai skolēni patiesi labi pavadītu laiku un iepazītu Jelgavas apkārtni. Ekskursijas maršrutu iespējams kombinēt ar dažādiem apskates objektiem, kas īpaši piemēroti skolēniem, muzeja pedagoģiskajām programmām, ražošanas uzņēmumiem, dzīvnieku saimniecībām vai aktīvo atpūtu. Materiāli ir iespējams lejuplādēt no Jelgavas reģionālā turisma centra mājaslapas.